Ar norvēģu sportistu pārsvaru Madonā noslēgušās gada lielākās distanču slēpošanas sacensības Latvijā – Skandināvijas kausa izcīņa. Uz goda pjedestāla visās disciplīnās dominēja norvēģi. Vienmasu startā vīru konkurencē pirmās divas vietas izcīnīja zviedri. No mūsējiem labākos rezultātus sacensību pirmajā dienā uzrādīja Rolands Pužulis, bet 30 km distancē madonietis Arvis Liepiņš 62 sportistu konkurencē ierindojoties 36. vietā. Domāju, ka štāv diezgan augsta vieta. Salīdzināšu ar to, ka ir diezgan spēcīgi konkurenti sabraukuši no Skandināvijas valstīm. Es domāju, ka diezgan labs rezultāts. Bet, ja savās mājās notiek, tad arī var pēc iespējas labāku rezultātu sasniegt. Tādā ziņā un arī visai valstī kopumā attīstībai slēpošanā tas ir diezgan liels solis uz priekšu. Cerēsim, ka arī nākamgad notiks šeit. Skandināvijas kausā dalībnieki cīnās par tiesībām piedalīties pasaules čempionātā, un dalību Madonas posmā bez Latvijas pārstāvjiem bija pieteikušas komandas no Skandināvijas valstīm, kā arī ASV, Kanādas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas. Skandināvijas kausā ir nākamā sacensība uz pasaules kausa posmiem, un tas tiek ļoti augstu vērtēts. Tāpat Skandināvijas kausa kopvērtējuma uzvarētāji izcīna vietas, lai varētu startēt jau šajā sezonā martā pasaules kausa posmos. Arī tā ir ļoti liela motivācija pasaules klases sportistiem šeit cīnīties, lai izcīnītu ļoti augstas vietas kopvērtējumā. Arī pagājušajā gadā sacensības noritēja Madonas Smeceres Sila bāzē un saņēma pozitīvu profesionāļu novērtējumu. Šogad organizatori Madonas novada pašvaldība un Slēpošanas savienība ar sacensību norisi ir apmierināti. Mēs jūtamies ļoti priecīgi, jo viss ir perfekti. Jauki laika apstākļi, trases, laba organizācija un izcili sadzīves apstākļi. Mūsu komanda noteikti šeit atgriezīsies. Šī ir mana pirmā reize Latvijā, bet komanda Madonā ir jau otrais. Ir lieliski te atgriezties, lielisks slēpojums, trase un sacensību organizācija. Sacensības izdevās, arī laiks mūs bija ļoti labs, jo vēl, kā zinām, dažas dienas iepriekš bija ļoti augsts, tad šodien spīd saulīt un ir tāds labs ziemīgs laiks. Skandināvijas kausa noslēguma posms norisināsies Igaunijā.